Lūkšana svētajiem Viļņas un Lietuvas mocekļiem, Antonijam, Jānim un Evstafijam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Svētie mocekļi Antonija, Jāni un Evstafija. Jūs, kas no debesu pils raugāties uz jūsu palīdzību lūdzošajiem, nenoraidiet mūsu lūgumus, bet kā mūsu mūžīgie labdari un aizgādņi lūdziet Kristu Dievu, lai viņš, cilvēku mīlētājs un žēlastības pilnais, pasargā mūs no visa ļauna, no gļēvulības, no plūdiem, no uguns, no zobena, no sveštautiešu iebrukuma un brāļu kara. Un lai mūs, grēciniekus, nesoda pēc mūsu patvaļības, un lai visu dāsnā Dieva dāvātais labums pie mums nevērstos par ļaunu, bet lai tas būtu viņa svētajam vārdam par godu un jūsu stiprās aizstāvības cildināšanai. Lai Kungs pēc jūsu lūgšanām dāvā mieru mūsu domām un atturību no pazudinošām kaislībām un visiem citiem netikumiem, un lai visā pasaulē stiprina savu vienīgo, svēto un biedroto apustulisko baznīcu, ko ir iemantojis ar savām šķīstajām asinīm. Svētie mocekļi, lūdziet, lai Kristus Dievs svētī mūsu valsts vadītājus un visu valsti, lai savā svētajā pareizticīgajā baznīcā stiprina taisnās ticības un dievbijības dzīvo garu, lai visi tās locekļi ir brīvi no pārgudrības un māņticības, lai tie pielūdz viņu garā un patiesībā, un jo uzcītīgi gādā par viņa baušļu pildīšanu, lai mēs visi mierā un dievbijībā dzīvotu šajā laikā un sasniegtu svētlaimīgu mūžīgo dzīvi debesīs, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, žēlastībā, jo viņam pienākas vara, slava un gods līdz ar Tēvu un Svēto garu, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen.